ICR testēšanas instrukcija. Izņemās iekārta. Ņemās testeris. Testeris ieslēdzās pie barošanas. Iekārtai ir redzams sekundāra adrese 56 un primāra adrese 20. Ieslēdzās iekārta. Pa vidu. Pēc iekārtas ieslēgšanās viņa ik pēc 30 sekundēm raida signālu, kuru uztver testeris. Lūk, mēs redzam, kad ir parādījies viens raidītājs. Ar apakšējo pogu var uzslēgt konkrēto raidītāju. Lūk, redzam, ka tā ir 20. adrese. 20. adrese, kā šeit minēts. Augšā mēs redzam laiku sekundēs. Šeit ik pēc 30 sekundēm, precīzāk 28, ienāks signāls. Lūk, signāls ienāca, mēs varam redzēt RSSI signāla stiprumu, redzēt, ka tā ir konkrētā primārā adrese 20. šī ten, kas ir iekārtai. Un, ka viņi nāk, pagaidīsim vēl vienu konekciju. Lūk, pārkrita atkal. Un tā iekārta strādās pusstundu. Pēc pusstundas darbības viņa pārslēgsies normālā darba režīmā, kur viņu signālu sūtīs nevis ik pēc 30 sekundēm, bet ik pēc 15 minūtēm, kas ir normāls darba režīms. Laikam viss. Uz